Šoreiz mēs apspriedīsim noslēguma koncerta repertuāru jauktiem koriem. Mēs bieži viens otram nepiekritām, līdz ar to vērtējumi var šķist tā neloģiski, taču jūs varat ierakstīt komentāru par to, ka mūsu subjektīvais viedoklis ir objektīvi nepareizs. S līmenis ir tā kā pilnīgs, absolūts meistara darbs. A ir tā kā bišķiņš sliktāks, bet kopumā diezgan labs skandarbs tik un tā. B baigi negribās šito dziedāt, un F šito vajadzētu izņemt ārā no repertuāra. Labi, tātad pirmais skandarbs mana tēva zem. Man šķiet, ka es liktu visticamāk A pakāpē, tāpēc, ka man šķiet salīdzinoši vienkāršs skandarbs, man šķiet, ka tā kā patīk tas, kad ir tā kā tas īpatnējais ritms ar tām 5 asodaļām. Man šķiet, tas ir diezgan interesanti, un tādā ziņā tā kā krāsi atšķirās no varbūt visiem pārējiem skandarbiem. Bet tā citādi man šķiet, ka nav īsti, kur piekasīties. Man arī patīk tur, kur ir tās ritma starpspēles, kur nav tā dziedāšana, bet tur tā čukstus, tie panti un tas tālāk. Man šķiet, kopumā nav ko vajag piekasīties. Es varu tikai piekrist un viss. Labi, jā, likamā. Tālāk ar bāliņu dansot gāju. Man patīk tas, ka ir izceltas vīru balsis, beidzot pievērš uzmanību ne tikai sieviešu balsīm, bet arī vīriešu balsīm. Man patīk tas, ka šīs balsis ir vienlīdzīgas. Kopumā, es teiktu, nav slikta dziesma. Vienīgais prasās, es pat teiktu, vairāk enerģijas. Tas arī skatoties, kā kurš diriģents to diriģē. Es nezinu, man kaut kā prasītos varbūt nedaudz vairāk to motīvu variāciju tomēr, jo, man liekas, praktiski ir tikai 2 dažādi motīvi. Man patīk tas, ka par cik šīs dziesmas salīdzinoši vienkārši, jā, par cik tā kā tie motīvi salīdzinoši maz, bet tā man šķiet, ka ir ļoti viegli dažādi un radoši izpausties. Un, piemēram, tā kā mēs dziedājām Krista, tā kā mums jau teica, ka tā dziesma bez kustībām būtu tāda, ļoti garlaicīga. Bet tā, cik vienkārši šī dziesma ir, tad man šķiet, ka ļoti dažādas un daudzas tās iespējas, kā tā ar paša idejām viņi izdarīt. Jā, iespēja, ko Rīgas sastāv vidusskola neizmantoja. Bet jā, es domāju, ka ir arī tā diezgan labs skandarbs. Tā vienkāršas lietas. Es teiktu, ka ir diezgan labs skandarbs. Ir laba motīvu variācija, mums sākumā ir tikai solisti, pēc tam lēnām šī dziesma atritinās, tad vēl ir šī vokalīze vēl ir, manuprāt, ļoti foršs veids, kā variēt skandarbu. Jā, es arī stipri piekritīšu tā vokalīze un, var tā teikt, pat sadziedāšanās tā ļoti tā kā pamodina šo skandarbu un arī ļoti izceļ. Arī nobeigumā taļās garās notas un samērā garais ritenuto arī tā smuki un viegli nobeidz šo skandarbu. Bet jā, es teiktu, ļoti labs skandarbs. Nav nekāds šokējošs baigi, bet es teiktu, ka ir viens no top. Un šeit arī, piemēram, ņemot vērā to, cik garš šis skandarbs ir, arī labi sanācis izdarīt to, lai būtu patīkami dziedāt to skandarbu visu skandarbu garumā. Un arī pašā sākumā tie solisti, man šķiet, ka arī tā daļa ir tāda, patīkami klausīties, un tur arī ir tās 9 sastāvdaļas. Jā, ir jautri dziedāt. Tas ir vispār ļoti svarīgs kriterijs, ka ir jautri dziedāt. Es gribētu atkal ielikt tā, vai varbūt pat es. Pagaidām, jā. Tad jau skatīsimies. Salīdzinās ar visiem pārējiem. Upe. Man īsti nepatīk upe. Manuprāt, tur ir ļoti slikta variācija. Tas teksts visu laiku tevi jaucās. Tās ir arī sekas tam, ka dziesma ir slikti variēta. Tās plaukšķināšanas kustības tās arī, man liekas, ir tādas čakarīgas un ir ļoti viegli sajaukt tās. Manuprāt, ļoti nejautri dziedāt. Jā, es arī ļoti piekrītu. Tā koru organizācija nebija tas pats labākais. Citi nezina, kur plaukšķināt, tāpēc viņi klausās no cilvēka, kas pa kreisi, bet tas pats cilvēks, kas pa kreisi, arī nezina, kā to pareizi dara. Un tas viss pats skandarbs ļoti mulsinošs, teiktu, un arī nav tāds baigi labs. Jā, viņš ir ļoti, ļoti labi jāmāk izpildīt, lai būtu skaidrs vai tā kā patīkams tas izpildījums. Arī tur, kur bija tas uzsvars ar tā kā tām pauzēm, starp tām uzilbēm. Varbūt vienam korim to sanāk izdarīt kaut cik labi, bet tā, kad bija tas viss lielais kopkors, tur man šķiet, ka tā pauze principā nemaz neeksistē. Es domāju, ka kaut kādā B vai F, gan jau B drīzāk, tu esi. Es teiktu, ka tā ir tāda klasika, tīpaši mums, kā mēs esam gājuši katreiz zēna korī. Diezgan patriotiski tā dziesma. Man patīk tā kā tas čukstus, tā daļa, kur ir tas dialogs starp tām soprānu tenoru balsīm un altu un basu balsīm. Un tad arī tā dziedāšanas daļa arī man šī izklausās diezgan labi ar tām klavierēm. Nav tā, ka viņi ir ļoti sarežģīti iemācīties, tīpaši to tekstu, tur ļoti maza tā teksta dažādība, bet es domāju, ka tas neskalda skandarbu. Es domāju, varot pat ielikt. Es domāju, ja būtu vairāk variācijas tekstā, tad es teiktu, ka varētu mierīgi likt esā. Labi, tad lai ir A. Pēc tam pakārtosim par mazgliem. Es zinu, ka mēs vēl nebijām dziedājuši to dziesmu, bet zinu, tā kā mūsu meitenes vietējās Spīgo studijā, un viņas tā kā visu laiku to dziesmu dziedāja, man kā nav zapnikās. Bet tā, kad man pašam bija jādzied, tā bija tīri normāli. Man liekas pats, es kaut kur to dziesmu pirms tam biju dzirdējis, bet tā kā man tika šī iespēja dziedāt šo dziesmu, es arī piekritīšu jā, un arī ļoti iepatikās. Es personīgi pirmo reizi dzirdēju un dziedāju, bet manuprāt ir ļoti laba variācija. Mums ir šīta pirmā daļa, kur ir viss tāds mierīgs, tā jauks, un tad ir šīta otrā daļa, kur viss ir par šo trakošanu, daudzīšanos, tur ir došanos pulkos un tā tālāk. Vārdus arī nav šausmīgi grūti iemācīties. Kopumā man šķiet, ka ļoti patīkams skandarbs, ļoti izbaudāms.
Nezinu, kā jums, bet man personīgi tā runāšanas daļa nepārāk. Es nezinu, kaut kas man tajā nedod nekādu baudu baigo. Ir labi, laikam, uzmundrina to visu klausītājus, bet kopumā celties krokodīli kaut kā neiet kopā ar pašu dziesmas garstāvokli, manuprāt. Man atkal liekas, ka tas labi sadara ar šo otro daļu, kur vienkārši viss ir tā hauski, tā daudzonīgi, ka vienkārši mums no nekurienes ir krokodīls, ka tie skatītāji no nekurienes bļauj. Man liekas, tas vienkārši ir smieklīgi, tas ir tas humors, tas ir tas, kas piesaista to publiku pie tās daudzonīgās daļas. Vai ček pagaidām mēs varam varbūt nolikt A un pēc tam skatīties varbūt, ka uz S pārcelt. Mums ir tik daudz kaut kas te nav kārtībā. Komponists zina, ko dara. Tālāk mums ir tavs karoks. Es teiktu, ka ir laba variācija, ir jautri dziedāt. Man patīk šī dziesma. Man šī bieži skan galā. Mēs pat teikt, ka šī ir es vērta. Jā, man ček, jā. Es nezinu kā ar citiem cilvēkiem, bet manuprāt, Saulparkons Daugava ir nedaudz pārvērtāts par augstu. Manuprāt, nedaudz. Jā, es saprotu, tā ir tā kā ļoti ikoniska dziesma, viņa arī ir ļoti simboliska, viņa tā kā ļoti cieši ar dziesmu sākiem saistīta, un arī daudz cilvēku varbūt uzskata, ka tā ir otrā vai trešā himna un tā tālāk. Bet, manuprāt, viņa ir tā kā ļoti vienkārša. Tas ir tā kā gan plus, gan mīnus. Man šķiet, ka jā, viņa ir tā kā laba dziesma, bet par cik viņa ir tik vienkārša, manuprāt, viņa nav tik neiedomājama. Nezinu, tur perfekta un tā tālāk. Man liekas, ka viņa varētu būt augsts A. Man gribētu uz kaut kādā B ielikt. Man liekas, variācija ir slikta. Vārdu variācija ir laba, bet mūzikas variācija nav tik laba. Tas man tā šķiet katram kā personīgi, jo man ļoti patīk šī dziesma, man patīk tādas patriotiskas tēlas. It īpaši tad, kad ir ļoti daudz cilvēku. Tajos pašos dziesmu svētkos, tad, kad ir visi klusu, visi līdz dzied. Nē, labi, man šķiet, ka var nolikt S, bet tavs arguments, tas efekts dziesmu svētkos, vai ne, ka tā kā visi tur kopā dzied un tā tālāk. Bet, piemēram, ja tu atdali to priekšnesumu no paša skaņdarba. Jā, atdala priekšnesumu, un tad es piekrīstu, ka tas ir kaut kāds vidējs zemes A. Mēs varam darīt tā, ka mēs to pagaidām noliekam bankā un atgriežamies pie viņa, kad mums viss sakārtots. Davai, jā. Taisnība. Labi, Gaismas pils. Es teiktu, ļoti laba variācija, vārdi un mūzika, ļoti ikonisks skaņdarbs. Šeit ir grūti spriest. Ja mēs skatāmies no dziedātāja puses, man kā bijušam tenoram, Gaismas pils ir palikusi ne ar labu. Jā, ir labi, ja pareizo balsi dzied, bet, neesmu baigais fanāts. Kā Robis iepriekš teica par Saulparkons Daugavu, tā arī cilvēki daudz uzskata, ka tā ir otrā vai trešā vai ceturtā pat valsts himna. Tas zinu, man šķiet vai nu kaut kāds ād, vai mēs viņu joprojām paturam bankā tāpat kā Saulparkons Daugava. Laikam paturam bankā. Veltījums zvejniekiem. Mums jāņem vērā, šis ir taču līgas cēlums kursietas komponents. Tas noteikti neietekmēs to, kā mēs novērtējam šo dziesmu. Nē, man patīk, ir tā solo daļa pašā sākumā. Dziesmas vārdi tādi diezgan interesanti. Man patīk tas, ka bija tie dzejnieku tie uzvārdi. Man šī piedziedājums diezgan patīkams dziedāt, un arī pats patīkams klausīties. Dziesma arī tāda salīdzinoši vienkārša. Viņa šķiet diezgan viegli iemācīties no galvas. Neteiktu, ka šī dziesma kaut kas baigi tāds wow, nepārspējams. Neteiktu, ka ļoti zems un sūdīgs. Normāli. Es vienkārši piekrītu Robertam šajā gadījumā. Es domāju, ļoti viegls, ļoti labs skaņdarbs, ļoti laba variācija. Ļoti patīkami dzirdēt. Viņa ir kaut kāda A pagaidām jau. Ir pārāk daudz. Nē, bet tas, ka tas viss ir A, nav slikta lieta, jo tas vienkārši nozīmē, ka tiešām, manuprāt, ir kvalitīvas dziesmas. Tālāk mums ir filma. Slikta variācija, ļoti sāpīgi dziedāt. Tas ir patriotiski, bet es nezinu, vai mēs to vērtējam tikai no patriotismu. Tas izpildījums varētu būt kā tāds pīņķerīgs visiem tiem uzsvariem tā tālāk, bet man šķiet, ka savā ziņā plus ir tās, ka tā dziesma ir īsa. Šķiet, ka par cik tur vārdi salīdzinoši daudz atkārtojas, viņi diezgan viegli iemācīties no galvas. Galu galā tā ir veltīta priekš Latvijas Republikas satversmes 100 gadu jubilejas. Tas nebija kaut kas, kas tika veidots vienkārši mākslas dēļ, bet tas bija veidots konkrēti priekš satversmes. Es nezinu, grūti viņu tā baigi aprakstīt. Es teiktu, ka šis skaņdarbs patiesībā ļoti tā dragāja koru kā tādu. Katreiz, kad Krista pasaka Latvijai, uzreiz koris nopūšas, un viņa arī vienreiz pateica, es viņu gribu dziedāt tikpat kā jūs. No otras puses arī šitā dziesma skatē palīdzēja novērtēt tos kurus, kuri tiešām ievelta darbu. Tu varēja redzēt tas, kā viņi nodzied šo dziesmu, plus mīnus tā kā parāda kādu līmeņu kurs to dzied. Tādā ziņā man šķiet tā dziesma tāda ir ok. Ja mēs vērtējam pašu dziesmu pēc notīm, dziesma nav tā sliktākā, bet ja mēs vērtējam, ieskaitot mūsu pieredzi, mūsu attiecības ar šo dziesmu, nav tās labākās. Šis ir stabils B. Negribās mums tā dziesma. Lai tad ir B. Tumpinieki popūrīs. Man šķiet, ka dumpnieku popūri iekal grūti novērtēt, tāpēc, ka tas ir popūrīs, tur ir kaut kādas 100 dažādas dziesmas ieliktas iekšā. Bet kopumā man šķiet, ka dziedāt ir daudz foršāk nekā spēlēt ar orķestri. Man šķiet, tās dziesmas, kas ir iekļautas iekšā, man šķiet, ka plus mīnus diezgan patīkami dziedāt. Viņš ir salīdzinoši zināmas tādas latviešu dziesmas. Man šķiet, ka tās pašas dziesmas ir apdarinātas tādi diezgan labi. Man arī ļoti patīk. Es nezinu, kā jums atkal liekas tas vienīgais tāds popūrijs
ir ar specifisku nosaukumu – Dumpinieku popurīs. Un kas tad ir Dumpinieks? Dumpinieks mēs to zinām latvieši kā tīru patriotu, Jāņu svinētāji, kas Jāņu vakarā dzer alu un Jāņu sieru. Man šis skandarbs asociēs ar tīru patriotisku latvieti. Personīgi es esmu izbaudījis Jāņus pietiekami daudz, un man vairs negribās tos tīri latviski izbaudīt, kaut ko savādāk gribās. Man visas šīs dzērāja dziesmas, ja tās tā var nosaukt, nedēļ man to baigo patīkumu. Es arī neteiktu, ka es neesmu baigais tāds heiteris, jā, bet neteiktu, ka arī baigais fans esmu šai dziesmai. Dziedāt var, man patīk tas, ka orķestris ir piejaukts klāt šim te visam popuriem, bet ja būtu starp A un starp B, tad es liktu tur. Dumpinieks īsti nenozīmē vienkārši patriots, kas tur ies piedzert. Vispār neviena no šīm dziesmām nav dzērāja dziesma, es tā noteikti nekvalificētu. Zinu, man vārds Dumpinieks asociējas ar to, un arī pāris dziesmas šīm te ļoti, ļoti bieži dzirdētas. Jāņos es bieži dzirdu šīs dziesmas, es dzirdu kā latvieši tur vakaros kaut kādos krogos šīs te pašas dziesmas dzird, un tāpēc man tās asociējas. Tās dziesmas ir drīzāk ar atmodas laiku nekā vienkārši Jāņu svinēšanu. Es varbūt bišķi pārspīlēju ar tiem Jāņiem, bet, es saku, šīs te dziesmas vienkārši daudz dzirdētas visur Latvijā. Es gribu ielikt bankā, jo es atkal nezinu, ko darīt, jo man, piemēram, lielākā daļa to dziesmu nekad nebija dzirdēts, man bija ļoti jautri dziedāt. Tas ir kā kuram. Labi, pagaidām man šeit, kad ir bankā. Tā mums ir sakos saviem sapņiem. Es teiktu, ka dziesma bišķi palēna. Ja uzrauj tempu bišķi augstāk, tad tā dziesma paliek interesantāku. Arī parāda savu patieso sevi. Es atkal domāju, ka tas lēnais ātrums tā ir vienkārši nagla zārka. Dziesmai ir ļoti slikta variācija. Es teiktu, ka tas ir praktiski viens un tas pats skandarbs viscauri. Tikai pašās beigās tur ir neliela variācija. Vārdi arī ir ļoti līdzīgi. Lielākoties dziesmās skan piedziedājums. Tur viņi ir lēni, viņi ir garlaicīgi, tu jau pusies nodziedājis un tu jau esi čučumožā. Un arī tas, kas man visi jārāja, tur pašās beigās, kur veidojas it kā tā kulminācija. Es nesaprotu, kāpēc basiem ir tik augstu jādzied. Augšējais tas mi-bemols, tā kā kāda jēga no tā ir. Un tā kulminācija viņa ir tik lēna, viņa ir tik ilga. Es nezinu, man šķiet, ka tā kā B. Mana dziesma. Viņa ir, man liekas, tik bieži dziedāta, ka man jau viņa sāk likties kā pārdziedāta. Šī dziesma varbūt ir pārdziedāta, bišku, jā, es tam piekritīšu, bet tāpēc, ka šo dziesmu mēs nedzirdam visur, nekādos krogos, tāpēc es teiktu, ka man šī dziesma paliek arī topā. Man patīk teksts, man patīk balsu kopskanējums, nobeigums patīk, nav par ko sūdzēties man. Jā, man šķiet, ka Francim taisnība. Kopumā tā ir ļoti, ļoti solīda dziesma. Pašā sākumā, kur solo daļa, man šķiet vienkārši patīk klausīties soprāniem altiem, tas nelielais fragments pašās beigās, kur velk to garo skaņu. Tas basu gājums man šķiet kopumā izklausās labi. Tad lai ir kaut kādā varbūt mums ir zaļā zeme. Man patīk, personīgi man šķiet, ka viņi tā ļoti forši. Patīk daļās izteiksmes līdzekļi, kur tie salīdzinājumi, kur tā kā tas piedziedājums nedaudz arī tā kā tās patriotisko pusi. Jā, es pilnīgi piekrītu, man liekas, ļoti laba variācija. Nav tā, ka ir garlaicīgi vai šausmīgi dziedāt. Es nezinu, es esmu neitrāls šo dziesmu, man nav tā, ka baigi šī izlec ārā. Ja man teiktu, lai es nosauc kaut kādu dziesmu svētku repertuāru dziesmu, es teiktu, ka Zaļā zeme kaut ko man te atmiņā nāk. Nav tādas melodijas, pie kā baigi pieķerties. Te teksts ir tāds baigi apdomāts, un tāpēc, ka tas ir apdomāts, nav tā, ka tas paliek prātā baigi. Nav man daudz ko teikt par šo dziesmu. Nav tā, ka man nepatīk, nav tā, ka man patīk. Kādā atkal, es nezinu. Jā, viņa. Tad mums ir vēl kāda man mīl. Es teiktu, ļoti laba variācija, kur sākumā ir tās mīklas, pēc tam meitenes ienāk iekšā un pēc tam zēni ienāk iekšā. Jā, es nezinu, ko tu pateikt sliktu. Patīk, kā ir Reigas, Rita, Nuto. Jā, pagaid vispār, kāda man mīla bija vēl tā vecā versija. Franc, tad kā tev patīk vecā versija salīdzinot ar šo jauno? Es zinu, ka kaut kādas atšķirības arī ir, bet tā tagad prātā baigi nenāk. Tā galvenā ir tāda, ka beigās atceries, mēs vienkārši nobeidzām ar to pērkonu un mēnesi, un tā vienkārši ļoti tā saklusinājām, un tad arī bija viss. Bet tagad tur vēl pievienots vesels numurs. Šķiet, ka mēs varētu likt viņu S līmenī. Jā, var droši mierīgi S, jā. Tad mums te vajag kaut ko revidēt kaut kā. Tagad banka jāiztukšo. Gaismas pils. Aiziet, valkam vidējo. Es liktu esā vienkārši. Es liktu esā. Un tad liekam esā. Saula pērkons Daugava. A. Jā, man dar. Lai ir A. Un Dumpinieku popurīs. A. Es arī domāju, ka A. Tad liekam A. Laikam arī viss. Pirms mēs beidzam, es vēlos pateikties jaunatnes dziesmu svētku mājaslapai. Tur katrs noslēguma koncerta skandarbs ir forši aprakstīts, pastāstīts par tā vēsturi un teksta nozīmi. Arī liels paldies mūsu ciemiņam Francim. Mums nākamais būs pašiem savs repertuārs jāuzstājas priekšā 28. gada dziesmu svētkiem. Mums vajadzēs uztaisīt pareģošanu.